kabīne uz zūmus. Ko? O jā. Man, jā. Labi, kapsētā. Es eju ar viņu, ja viņš pasaules, es dzirdēju, ka viņš reāli ārā, es dzirdēju, kā tā džips skan.
Voglio no, vai, Kovacs.
Sveiciens visiem florbola iraugiem, jā, diemžēl sakarā ar tehniskām problēmām Inčkalna sporta centrā. Šodienas tiešraidi mēs pārceļam šodienas ierakstu, kur jau pirmajā periodā rezultāts 6-1, Kojote Tobija izvirzās vadībā pret Kalsnavas komandu. Nu jau 7-1, tur paspējis jau Renāls Klēsts, Salmans Imantovičs un Kristians Millers, kā arī Kristofs Ločmels jau atzīmēties ar 2 punktiem. Un vienīgos vārtus Kalsnavas komandā spēja izgūt Kaspars Bičals. Šeit, jā, pirmā perioda jau 15 minūte rīt. Un Kalsnava dodas uzbrukumā, tur polis bumbu raidis priekšlobu diagonāli, bet nesanāk metiens Gribonikam. Un uzreiz Kojote paņem iniciatīvu, Kronbergs dodas uzbrukumā, pazaudē viņš bumbiņu, turpina. Met pa vārtiem, polis bumbiņas ceļā, tāds viegls uzmetiens uz vārtiem. Kojote noteikti šo spēli kontrolē. Daudz ar bumbiņu arī spēlē. Un pie Kojote vārtiem tur Markus Ciršs izdara pārkāpumu. Tas nozīmē, bumbiņu būs Kojotiem. Pirmā maiņa. Mārtiņš Zītsmans, Salmans Imantovičs, Mārtiņš Ģirts Ozoliņš, Kristofs Ločmels un Rihards Asniņš ir laukumā. Vīri gatavi cīnīties. Daudz arī iztrūkumu Kojote komandai. Nav sastāvā Raivo Bišers, nav sastāvā Kalvis Kliests, Dāvis Mintiks. Nu, tādi atslēgas spēlētāji Kojote komandā. Un šeit 2 minūtes būs Rudolfam Ogam par izskatās nepareizu sitienu. Tur viņš jāspārkāp noteikums pret Mārtiņu Ģirtu Ozoliņu. Ozoliņš arī krīta. Tas nozīmē Kojotiem vēl vienu iespēju, lai gūtu vārtus. No vairākumā stājas Zītsmanis, Levanovičs, Ozoliņš, Kliests un Millers. Ļoti bīstams šis pirmais virknējums vairākuma Kojotiem. Spēlē ar bumbiņu daudz Kojote, daudz piespēles. Piespēles Zītsmans mēt Levanovičs, bloķē Bičals. Un Kojote turpina. Pagaidām jau 40 sekundes nospēlēšu viņu ar bumbiņu. Kalsnava nav tikus piespējas. Kliests met pa vārtiem. Tur bumbiņu skar Ruļuku. Kojote vēl projām varēs turpināt uzbrukumu. Asmetiens Ozoliņš met, bet, teicam, vārtos darbojas Valdis Ezeriņš. Nu jā, un Ainurs piebilst vārtos Kojote komandai Kristaps Briedis šodien. Pagaidām viens vārds viņš ir ielaidis. Kojote jau ir kvalificējušies playoff izcīņai, tagad tikai jautājums, kurā vietā viņi paliks tabulā, jo tabulas situācijā Kojote ir 3 punktus aizmugurē aiz Rezekne BTA un Limbaža Liepupi jau tur mīnus uz papēžiem.
Un Limbaža Liepupa ir 2 punktus atšķirībā, bet kamēr stāstu, Zīcmanis gūst 8. vārdus jau pirmajā periodā Kojot komandai vairākumā. Jā, nepabeidz teikt. Kojot Tobio ar 1 spēles attālumā noķert Rēzekni, bet tas nozīmē, ka Rēzekne būs 1 spēle mazāk, un viņiem spēle pret saviem pilsētas biedriem Rēzekne BJSS. Un nākamā spēle būs ļoti svarīga. Limbaži Liepupe ciemos būs pie Kojotiem, tepat Sinčkāna sporta centrā. Un Līgatnes komandai grūti būs tikt playoffā. Viņiem spēle pret Aizkraukli Koknes. Iemetienu izcīna Kalsnavieši, tur uzreiz aktīvi spēlē Aizupietis. Bija bumbiņas. Kalsnavieši saka veidot uzbrukumu caur Bortulaiš. Tagad lāžās priekšēzeriņš. Skaisti izcīna bumbu. Niedrīts. Netrāp viņš brieži sargāties vārdos. Un piespēle caur vīdu. Adresāti nesasniedz. Aizupiec tagad uz Rusiņu. Aizupiec. Un skaists fints no Aizupieša. Šajā spēlē viņš jau ir iekrājis 2. vārdus. Pagaidām metienā attiecība 22 reizes metuši Kojot, 7 reizes Kojot. Kalsna dodas uzbrukumā, uzreiz met pa vārtiem garām metiens. Neprecīzi piespēle, Ozoliņš pirmais pie bumbas, meklē viņš adresātu, Kliests met pa vārtiem. Tur atsargā Ezeriņš un uzreiz Kojot dabu bumbiņā apakaļ skaista diagonāli. Aktīvi šoreiz nespēlē Kojot un neizdodas metiens Ločmelim, Ločmels uz Kliestu. Un bumbiņu pamat laukumu, pēdējais te pieskārās Ločmels. Tagad uzbrukumu sāka Ruļuks, viņš raida bumbiņu pāri Upeniekam. Tā piespēle neiziet, Zīcmanis, diagonāli pāri uz Ozoliņu. Šeit mēģina skaisti. Šeit mēģina filigrāni apspēlēt viņš Ezeriņu, viņam neizdodas, tur arī nedaudz asum pie vārtiem. Bet bumbiņa Kalsnavai met pa vārtiem Griboniks, tur bumbas ceļā stājas Kojots. Kliests ar bumbu skaisti apspēlē vienu spēlētāju, pēc tam arī otru, nonāk aiz vārtiem. Meklē piespēli, Ločmelis. Ločmelis raida vienkārši ārā uz Ļemantoviču. Ļemantovičs met pa vārtiem, un šeit 1-pret-1 izgājiens. Un skaists metiens Gribonikam. Ļemantovičs kļūdās aizsardzībā un atved mājās vārtus, 2. vārti Kalsnavai. Palikuši 12 sekundes spēlēt 2. periodā. Un izcīna bumbiņu Kalsnava. Tur labi garais nospēlē aizsardzībā. Un pirmais periods beidzies. Kojot metuši 24 reizes pa vārtiem un
Kalsnava 8 reizes, bet mēs atgriežamies otrajā periodā. Un otrais periods sācies Inškalnā. Komandām izsījās, ka nav ne vārdsargu maiņas nekā. Kliesas jau paspējis uzmest pa vārtiem. Koja dodās uzbrukumā, rezultāts 9-2. Kojutu labā, un nedod patiešām spēli šodien tiesā Normunds Zēmels un Andris Podnieks. Diezgan pieredzējis, ja nepateikt, viens no pieredzējušākajiem tiesnešu pāriem Latvijā. Redzēsim, kā viņi ietekmēs spēles tempu, spēles ritmu. Tikmēr pirmajā līgā Slampe Zevidi Irlau uzvar 6-3 SK Leģionu Grobiņu. Bet tas pirmajā līgā, otrajā līgā jau Koja dodas uzbrukumā, neprecīzi piespēl no 8. Tur skaisti Bičols apspēlē, uzreiz uzmetiens pa vārtiem. Gribaniks izcīna pret sev noteikumu pārkāpumu. Un met pareiz reiz pa vārtiem Bičols. Aiz vārtiem nospēlē neprecīzi, Milleram brāķis, neizdodas viņam piespēle uz Levanoviču. Levanovičs baigi nesteidzās viņš atgriezties aizsardzībā. Tur izspēle Kalsnavai, pazaudē bumbiņu. Asniņš dodas uzbrukumā, piespēle Milleram. Millers uz Grēnu. Artūrs garais uz Milleru. Piespēle skaisti izspēle tur uz Milleru. Viņa nesniedz adresāt. Millers cīnās ar bumbiņu. Grēns izcīna bumbiņu. Asniņš. Garais tagad ar bumbiņu. Levanovičs šiet aiz vārtiem. Meklē, kam atdod piespēli. Tur pieredzējušies Helmuts Pols, kas ir arī treneris. Kalsnavas komandai spēlējušies treneris. Miķelsons kopā ar Kronbergu aizsardzībā. Kalsnava dodas uzbrukumā, neprecīzi piespēli atdod Ezeriņš. Tur viņš mēģināja meklēt Niedrīt, neizdevās tas. Uzreiz Kojot izmanto šo izdību, aizpiec met garām vārtiem. Miķelsons spēlē labā aizsardzībā. Aizpietis tagad. Aizpēc meklē viņš kliestu. Kliestas netrāpa bumbiņu. Bumbiņa būs Kojotiem. Zītsmans aiz vārtiem. Saka, lai viņa maiņas biedri kustās uz priekšu, to arī viņi dara. Piespēles Ločmelu. Ločmels tur turpina uzbrukumu.
Zīcmans ar Ločmelu spēlē. Un Ločmels izcīna. Ločmels arī met pa vārtiem. Un šeit Ezeriņš skaisti piespēlē raid uz priekšu. Zīcmans pārkāp noteikumus. Kalsnai bīstam izspēle būs. Viņi arī nostājas izspēlē, 3 spēlētāji pie bumbas. Nu, met pa vārtiem, neizdodas. Ozoliņš 1-1, skaisti viņš apspēlē spēlētāju. Ločmels met pa vārtiem, Ezeriņš atsit. Bumbiņa paliek Ojot komandā, Ezeriņš tur veiksmīgi spēlē. Millers ar Levanoviču spēlē aiz vārtiem, Levanovičs kliest. Un šeit augstu nūju spēlē Polis. Bīstam tagad izspēle būs. Millers mat pa vārtiem un skaists metiens Milleram. Gūst arī viņš 10 komandas vārtus. 3. punkts viņam šodien šajā spēlē. Millera, Levanoviča kombinācija ir ļoti bīstama. Kalsnevieši vēl nav atkoduši. Nav viņi atkoduši vēl šo spēka duo. Kalsneva tagad cīņā aiz saviem vārtiem. Aizpēc izcīna bumbiņu, meklē Rusiņu, nesanāk piespēle tur. Nekrīt Kalsnevs spēlētājs, tur Rizgis krīt. Bet tikmēr Kalsnevs glūst 3. vārdus, kamēr visi skatās, kas notiek uz laukumu. Kliests izcīna bumbu, uzreiz uz Ozoliņu. Ozoliņš uz Ločmelu, tur tukšos vārtos Ločmels netrāp. Ozoliņš tagad aiz borta. Uz Nemantoviču. Nemantovičs uzmetiens pa vārtiem, meklē viņš Zīcmanu. Un Kalsneva turpina uzbrukumu, uzreiz bumbiņa arī pazaudē Kojoti, kā jau minēja pirmajā periodā. Ļoti kontrolē bumbiņu šajā spēlē. Ločmels ar bumbiņu uzsāk uzbrukumu. Mantovičs meklē Ozoliņu, tur Ozoliņam neizdod savu bumbiņu, bet savu kļūdu viņš labo uzreiz. Tas viņam izdodas un uzreiz arī bumbiņu pazaudē. Kalsneva dodas uzbrukumā, met pa vārtiem, Kalsnevieši neizdodas. Precīzs metiens. Ozoliņš tur bīstam nospēlē. Zīcmanis aiz borta. Kojoto bija ir labākā komanda ar plus-mīnus vārtu gūmu. Viņiem ir 78 plusā gūti vārti. Nākamie priekšā viņiem tikai ir aiz Krauklas komanda, kas ir nodrošinājusi pirmo vietu jau pirms pāris spēlēm.
Šeit netrāpa pa bumbiņu Millers. Garais tagad bumbiņu savāds. Piespēles Levanovičs. Levanovičs met pa vārtiem un Levanovičs precīzs. Levanovičam šis jau ir 38. vārtu gūms šo sezonu. Jau pat 30. Tātad 61. vārtu, 61. punktu gūms. Tur uzreiz Kojoti nevinstinās, meklē uzreiz iespēju uzbrukt tālāk. Pols spēlē vienkārši, raid bumbiņu ārā. Šitu asi met Kronbergs, Ezeriņš ķer ar ķiveri un pret Aizupieti tur pārkāpums. Aizupietis uz Kliestu, Kliests meklē Rusiņu. Rusiņš laiž bumbu ārā. Miķelsons. Miķelsons atrod Aizupieti. Tā Aizupietis tur bumbiņu pazaudā. Tagad Aizupietis aiz vārtiem. Šodien viņš jau vienu Michigan veida golu trāpīs. Tagad Kronbergs met, iemet viņš tieši Gribonikam tieši kājās un Kalsnavai bumbiņa. Vestfāls pie bumbiņas, uzreiz viņš spēlē Ezeriņa. Ezeriņš. Bumbiņa ārpus laukuma, paliks Kojotiem. Ļemantovičs spēlē uz Ozoliņu. Ozoliņš meklē Ločmeli. Ločmelis tagad ar bumbiņu. Nu šeit pusējs sitiens rāda Andris Poļnieks. Bumbiņa Kalsnavai stūrī. Tur atrod piespēli, met. Un Ozoliņš tagad Ozoliņš tur noteikuma pārkāpuma pret Ezeriņu taisa. Skrienot lielā ātrumā, viņš uzgrūž priekšā viņam. Virsū viņam, smagi tur krīt. Kalsnavas spēlētājs. Kalsnava ar bumbiņu. Ozoliņš tagad uz Asniņu. Asniņš krīt. Montovičs tagad aizsardzībā pret Niedrīt. Tur uzmet arī pa vārtiem Kalsnavu. Un Ozoliņš labi piespēl uz Ločmeli. Un Ločmelis trāpa 12. vārtus Kojotu komandā. Neveic tik labi vārtu ziņā. Un jā, Ločmelim hat-triks šajā spēlē. Grēns uz laukumu, tur spēlē viņš pret Griboniku. Griboniks arī izcīna pret sev pārkāpumu. Uzmet pa vārtiem. Šeit krīt. Šeit krīt Upelnieks. Turpin viņš cīņu aiz vārtiem ar garo. Kojotiem bumbiņu, Millers. Millers pagājis Levanovičam, Levanovičs aiz vārtiem. Ārā uz Grēnu, Grēns met pa vārtiem, Millers netrāpa un Ezeriņš bumbu ķer tieši rokās. Tālu piespēle.
Tur garais pirmais pie bumbas, neprecīzi viņš nospēlē, Kalsnu turpina uzbrukumu. Un Millers pārtver bumbiņu, tur Levanovičam nesanāk piespēle uz Kliestu. Grēns tagad, un Millers izcīna bumbiņu atkal Kojotu komandai. Kalnbergs bumbiņu raida uz Levanoviču. Kliests mēģina uzmest pa vārtiem, Ezeriņš bumbiņu ķer. Tā piespēle tur, Kronbergs aizsit bumbiņu tālāk. Piespēle no brieža uz Kliestu, tur neizdodas. Netiek līdzi Kalsnavieši Kojot fiziskajam pārsvaram. Aizpietis Rusiņš, tagad Asniņš. Miķelsons pie bumbas. Miķelsons spēlē uz Rusiņu. Rusiņš aiz vārtiem uz Asniņu. Aizpietis. Aizpietim neizdodas uzmest pa vārtiem. Vajag sameklēt piespēli, Kalsnieši viņu atbruņo. Un šeit tāda ping-pong spēle. Ātri vien maina abas divas komandas. Abas divas komandas bumbiņas rīcību. Tur met Kalsnov pa stabu. Aizpietis met un garām vārtiem. Polis tagad Kalsnavai bumbiņu. Uzreiz arī to pazaudē. Asniņš met vārtiem, Ezeriņš bumbu netver. Un aizpietis met garām tukšiem vārtiem, Ezeriņš tur nebija nostājies. Montovičs. Un netrāpa vārtos Rusiņš. Viens pret vienu skrien Griboniks, uzmet arī pa vārdiem, Briedis atvēra. Bumbiņa paliks uzmet pa vārdiem, bumbiņa iziet no brieža. Kalsnava izspēlē un kļūdās, Ozoliņš tur. Un piespēl Kliestam, Kliests sameklē viņš Ločmeli, met pa vārtiem. Bumbiņa neatstāja spēles laukumu, turpinās cīņa. Ozoliņš apgriežās, atrod Ločmeli. Ātri dodas priekš Kalsnava. Tur tāds uzmetiens. Augsta nūja fiksēta ir Ezeriņam. Kalsnavas komanda arī iekrājusi 12 punktus šajā sezonā. Vēl 2 spēles palikušas viņiem pret pirmās vietas Aizkraukli. Un pret Līgatni izbraukumā. Levanovičs te vienkārši met pa vārtiem un netrāpa. Vēl 7 minūtes, 45 sekundes jāspēlē ir otrajā periodā. Tagad tur cīņā Kalsnava ar Kojotu. Šeit neprecīzi mēt. Asniņš ar bumbiņu. Asniņš ilgi. Millers. Un Millers samet vārtiem netrāpa. Tiesnesis signalizē, ka no vārtiem ir vārtu konstrukcijas ir izgājis. Bumbiņa, tur met skaisti pa vārtiem Upelnieks. Upelnieks vēl projām bumbiņu. Upelnieks vēl projām pie bumbiņas, uzmetiens uz vārtiem, bīstams. Tur
Griboniks neuztver piespēli. Asniņš tagad ar bumbiņu gar bortu. Asniņš, Millers. Noteikuma pārkāpums. Jā, Asniņš pat reģionālajā čempionātā regulārajā turnīrā reģionālajā turnīrā ir paspējis sarkano kartīti dabūt Fairplay Floorball līgas spēlē. Izlaidis viņš 2 spēles, nākamajā spēlē gatavs doties uz laukumu Siguldas komandas krāsās. Bet šajā spēlē vēl projām Kojot kontrolē spēli. Un Griboniks tur pārkāp noteikumus. Tunēt Gustavs Griboniks, jā. Kronbergs uz Kliestu. Kliestam neprecīzi bumbiņi iziet un aizpiec izmanto iespēju, kad bumbiņi ripa un uzmet pa vārtiem. Diemžēl garām. Kliests pārkāp noteikums. Viņš var atvieglot uzāpot. Bumbiņu viņš nesaglabā, nepieturēja. Līdz šim brīdim Kojoti metuši 13 reizes pa Kalsnovas vārtiem, Kalsnovs tikai 5 reizes. Aiz-5 meklē pēdējo piespēlotu un Miķelsons uzmet pa vārtiem. Ar nērto pusi. Un bumbiņa Kojotēm. Kojot arī izmanto šo izdevību nomainās. Te bumbiņas Zīcmans, Ļemantovičs, Zīcmans uzmet pa vārtiem. Ezeriņš ķer bumbiņu, ātro raida pāri uz Niedrīt. Niedrīts mēģina pārcelt bumbiņu, neizdodas viņam. Ozoliņš uz Ļemantovičs. Ļemantovičs. Un tagad Kalsnava bumbiņu. Skaisti atrod piespēli. Ezeriņš, neizdodas precīzi. Tur sagāžās borti. Ļemantovičs meklēja kam atdot. Šmels tur ieskiem brīvajā pusē. Un pazaudē bumbiņu tagad. Ezeriņš skaisti apspēlē Zīcmans. Metiens no Asniņa. Asniņš ir precīzi 13. vārti Kojot komandai. Jāspēlē otrajā periodā. Klies zaudēja iemetienu, Kalsnavai bumbiņu. Neprecīzi piespēlē atdot tur tieši gariem nojā, garais vienkārši pa bortu. Levanovičs uz Kliestu, Kliests. Neizdodas viņam uzmest pa vārtiem. Levanovičs tagad ar bumbiņu. Grants nepaspēja, tur skaisti apspēlē visu komandu Ruļuks, bet neatrod gala adresātu savai piespēlē. Un Kojot izmanto Levanovičs uzreiz aiz bortu. Un tas pats Ruļuks pārkāpums.
Grēns ar bumbiņu, meklē Milleru. Tur neatrod piespēli. Skaisti uz vārtu priekšu mēģina atrast Upelnieks adresātu. No vārtu priekšu izspēle Kojietiem. Tur kāds no kausniešiem pabijis Brieža Lāvērts ar glaukumā. Visu 5 met pa vārtiem neizdodas. Aizu 5 ar Rusiņu. Met pa vārtiem. Met garām Rusiņš. Polis aiz vārtiem. Neprecīzi piespēle. Asniņš bumbiņu saglabā, bet tur saplacina bumbiņu. Saplacina bumbiņu kāds no Kalsnaviešiem. Emils Solovjevs tas ir bijis. Viņš arī stājas iemetienā. Bumbiņu Kalsnavi tur Asniņš pārāk agri. Kronbergs un tur skaisti apspēlē viņu cirš arī met pa vārtiem un Briedis bumbiņu viegli tver. Tur piespēle tagad uz Rusiņu. Rusiņš bumbiņu nenokontrolē. Šito labu piespēli no aizspiež uz Asniņu. Asniņu metiņu no Ezeriņš atsargā. Tad Tukišs pārkāp noteikums. Un bumbiņa turpina būt Kojieta pusē. Klies uz Ozoliņu. Ozoliņš neatrod piespēli. Skaisti piespēli tur pagājis uz Zītsmanu. Vismaz mēģina uz kliestu, bet ir Ločmels pirmais un veiklākais izcīna bumbiņu. Ezeriņš notver, raida pāri uz Niedrīti. Niedrīts vēl projām bumbiņu met pa vārtiem. Ļematovičs bumbiņas priekšā. Ozoliņš ar bumbiņu ilgi. Klies tagad piespēl uz Ločmeli un Ločmelim pokers. Ločmelis 4. vārtus gūst. Ločmelis šādi 4-0. Punktu ziņā 14. vārti arī viņam viņš gūst Kojieta labā. Asniņš atdod bumbiņu Kalsnavai. Tur Millers vēl cīnās ilgi. Milleru atbruņo. 2 minūtes palikušas spēlēt 2. periodā. Un garais sit pa nūju. Vēl joprojām ilgi tur cīnās Upelnieks. Upelnieks tagad arī ar bumbiņu met. Met garām vārtiem. Garais uz Levanoviču. Levanovičs uz Milleru. Nesanāk viņam tur. Un Levanovičs skaisti atbruņo Grīboniku. Levanovičs meklē vēl vien piespēles Milleru. Millers nedabū uzmest pa vārtiem. Millers projām bumbiņu. Grēns tagad met pa vārtiem. Bumbiņu bloķē Kalsnavs aizsargi. Grēns ar bumbiņu.
Neprecīzi Grēns spēlē. Un Upelnieks uzreiz arī izmanto šo iespēju. Un Kalstamai Grēns uzdāvina vārtus. Un Kalsnam atkal izcīna bumbiņu iemetienā. No iemetienu ziņā Kojoti nav uzvarējuši pietiekami daudz iemetienus. Kronbergs skaisti spēlē apspēlējuši pret spēlētāju. Rusiņš meklē pāri diagonāli. Lies spēlē, Ezeriņš bumbiņu tvēr viegli. Vēl 40 sekundes palikuši ko spēlēt. Un Kronbergs skaistā izcīna bumbiņu. Un pret Kronbergu sitiens. Kalsnam ar bumbiņu. Tukišs spēlē uz poli. Skaisti tur apspēlē pretspēlētāji. Un tur met pa vārtiem garām Gustavs Griboniks. Bumbiņu vēl projām Kalstamai. Aizupietis. Nepaspēja sameklēt piespēli. Tur jau noskan silti 0. Kojoti metuši 19 reizes pa Kalsnovs vārtiem, bet Kalsnovs 7 reizes pa Kojoti vārtiem. Un mēs pēc 7-8 minūtēm esam apakaļ uz 3. periodu. Ko esam apakaļ uz 3. periodu. Rezultāts 14-4 tablo. Kojoti vadībā. Diezgan stabilā vadībā. Un Kalsnovs uzreiz izcīna bumbiņu. Asi met Ezeriņš. Un tur gandrīz vārtu gūms Kalsnavai. Zicmanis tagad spēlē. Un Zicmanis un Ločmels met iz vārtiem. Ločmels skaisti nocīnās pret Vestfālu. Tur joprojām Vestfāls cīnās pret Ločmelu un Ozoliņu. Vestfāls tomēr izcīna bumbiņu. Oga laiž reiz priekš uz Rīzgi. Ezeriņš ilgi ar bumbu. Zicmans vien nospēlē. Zicmans sāc nospēlē, tur noteikuma pārkāpums. Iemet tieši Grēnā Bičals. Laiž ār pa bortu, Millers tagad ar bumbu. Meklē piespēli, neizdodas viņam. Levanovičs tomēr izcīna. Un Levanovičs ieripina bumbiņu Ezeriņa sargātajos vārtos. Levanovičam 2+2. 2 vārti un 2 piespēles. Viņam šajā spēlē 15 vārti kontā Kojotēm. Rusiņš izcīna bumbu, Klies uzreiz cīnās viņai pakaļ. Un Klies ar augstu nulli spēlē.
Kāls nav dodās uzbrukumā. Bortu tur Griboniks. Un neizdodas saglabāt kojotiem bumbu. Tur Solovjevs atdod neprecīzi piespēli. Bumbiņa Kalsnovai. Un Kalsnova projām ar bumbiņu. Skokars tur spēlē uz Tukišu un uzreiz met pāri, Kojotu spēlētais bumbiņu skar. Kalsnovai paliks bumbiņu. Tie bumbiņas Vestfāls. Vestfāls atspēlē uz Ogu. Šeit Niedrīts. Miķelsons Niedrīt atbruņo. Rusiņš. Tagad aizpiec. Neizdodas vienreiz otrais uzmest. Netrāp tur. Netrāp vārtos. Kāls nav cenšas doties uzbrukumā. Kronbergs viegli nospēlē tur pret Rusiņu. Rusiņš met bortu, Niedrīts. Met pa vārtiem, bet diemžēl garām. Tur Gatis Rizgis. Montovičs. Pretendents šodien spēles labāko spēlētāju. Tur veido uzbrukumu. Un šeit Asniņš. Nenospēlē viņš tur perfekti. Meti garām vārtiem Ruļiks. Tur jau Kojieti savāc bumbiņu. Zoliņš veido uzbrukumu kopā ar Mantovičs. Ločmels pie bumbiņas. Pret Ločmelu pārkāpums. Ločmels krīt. Mantovičs. Un šeit met Grēns tieši vēderā Milleram. Millers pazaudē bumbiņu, Kals nav dots uzbrukumā. Garais tur labā aizsardzībā. Grēns tagad pie bumbiņas. Grēns veido uzbrukumu. Tur Asi nospēlē neprecīzi. Tur nospēlē neprecīzi Grēns. Viņam paveicis, ka Ciršs netrāpa vārtos. Garais tagad laiž bumbiņas priekš uz Rusiņu. Rusiņš meklē Levanovičs, tas viņam neizdodas. Millers. Rusiņš met pa vārtiem. Bumbiņa atstāja laukumu. Aizpiec pie bumbiņas, meklē viņš Kliestu. Kliestus met pa vārtiem, Ezeriņš atsargā. Tur būs pirmais pie bumbas, Niedrīts vai Miķelsons, Niedrīts pirmais pie bumbas. Šeit Niedrīts atrod piespēli tur uz Rīzgi. Niedrīts raida bumbiņu ārā.
Un Kliesas pārkāp noteikums pret Vestfālu. Kas nav viegli atdot bumbiņu šodien Kojotiem, daudz reizes. Kronbergs spēlē tur un Asniņš met pa vārtiem, bet garām. Aizpiec ātri pie bumbiņas uzreiz. Tur pāri noliek Gribaniks, tas kurš Kristers. Aizpietis Kronbergs. Kronbergs met. Kliesas nesaglabā tur bumbiņu. Un 2 minūtes būs. 2 minūtes būs Kliestam. Un spēlēs mazākumā Kojot komanda. Kliesas tur ilgi runā ar tiesnešiem. Kliestam nebūs 2 minūtes, 2 minūtes būs Kronbergam par nepareizu sitienu. Tur 2 reizes, jā, viņš uzsit. Un Kalsnā var panākt vienus vārtus, spēlējot vairākumā, tur Osimēt. Bičals netrāpa. Skaisti spēlē Kalsnā vairākumā. Neizdodas metiens. Ločmels par bumbiņu, Ločmels raida pāri. Augsta nūja tur Ozoliņam. Kalsnā izmanto izdevību, lai nomainītos. Pagājušajā spēlē pret Aizkraukli Kojot ielaida 2 ļoti svarīgus vārtus mazākumā. Atrast vairākumā, tur Aizkraukli, jā, tātad 2 reizes Aizkrauklis komanda mazākumā trāpīja. Met tur skaisti Gribaniks, bet garām vārtiem. Zītsmans tagad ar bumbiņu. Ozoliņš kļūdās. Bet bumbiņu saglabā Kojot. Un 2 minūtes tur būs. Izskatās, ka Solovjevam uzsit viņš asi. Diezgan pa nūju. Ozoliņam 4-4 varēs spēlēt. Apmēram minūti un 9 sekundes Kojot. Šeit asi nospēlē tur pie Levonovičs tur ar bumbiņu. Meklē viņš saspēles partners. Asniņš tagad izcīna bumbu. Piespēles Millers met. Netrāp. Uzreiz labo savu kļūdu. 3-1 tur. Un neizdodas uzmest Milleram. Tur viņu atbruņo. Un uzreiz ātrā pārei. Neizdodas tur šoreiz Vestfālam uzmest vārtiem.
tur Millerās nospēlē, bet bumbiņa Kalsnoja uzreiz. Levanovičs ātri pārēj, mēģina veidot, neizdodas tas viņam. Zīcmanis uz Kliestu, Kliests uz Levanoviču. Levanovičs rāda, ka metīs vienreiz, otrais neuzmet. Kliests uz Ozoliņu. Ozoliņš met pa vārtiem, tur bumbiņu atstāja laukumu. Pēdējais pieskārās tur izsās Skudra. Kliests, Levanovičs. Levanovičs aiz vārtiem. Ozoliņš. Ozoliņš laiž iekšā uz Kliestu. Milleram piespēle. Millers bumbiņu nesaglabā. Laiž ātri pāri. Un Bičols tur nepaspēja uzmest uz vārtiem. Levanovičs. Levanovičs bumbiņu. Millers. Joprojām izsās tā kā Kals nav spēlēt mazākumā. Kojota ļoti pozicionāli kontrolē bumbiņu. Zīcmanis tur Zīcmanis met bumbu ārā. Bumba no Kojotas platē laukumu nepamet. Kronbergs uz Kliestu. Kliestam nesanāk mētiens. Kals nav bumbiņu dabū. Solovjev metienu bloķēja Miķelsons. Rosiņš tagad ar bumbiņu. Aizpietis. Skaisti spēlē Kronbergs uz Aizpieti. Aizpietis tā meklē. Kronbergs. Aizpietis ar Kronbergs saspēlējis laukumā labi. Miķelsons uz Kliestu, Kliests uz Rusiņu. Rusiņš met, neizdodas. Bumbiņu ķer Ezeriņš. Aiz vārtiem tur Niedrītis. Piespēle tagad uz Ezeriņu. Ezeriņš uz Ogu. Projām Ezeriņš tagad ar bumbu. Piespēle ar izgim ir neizdodas. Kliests. Kliests. Kliests ar fīnu palīdzību mēģina. Un Rīzgas diezgan lielā nesaprašanā, par ko viņam iedots divīts par klupināšanu. Un Kojota atkal varēs spēlēt vairākumā. Palielināt pārsvaru, 10 minūtes nospēlēt šajā periodā. Pie bumbiņas Kliests. Kliests ārā uz Zīcmanu spēlē. Zīcmans uz Levanoviču. Millers tagad ar bumbiņu. Ozoliņš. Ozoliņš uz Levanoviču. Levanovičs uz Zīcmanu. Pasi met tur. Un nav vārti. Millers netrāp tukšos vārtos.
Zīcmans Bumbiņu nesaglabā, pirmais pie Bumbiņas tur ir Bičols. Bičols uzmet pa vārtiem, bet Briedis viegli Bumbiņu ķer. Un pagaidām pēc 10 nospēlētām minūtēm 8 metiens ir veikuši Kojoti, 2 pa vārtiem, tikai Kalsnavas komanda. Pārējie metieni viņiem nobloķēti. Un vairākumu vēl joprojām spēlē pirmais vairākumu virknējums Kojotiem. Levanovičs, Zīcmanis, Ozoliņš, Kliests un Millers. Levanovičs uz Milleru. Millers meklē, kam atdot. Levanovičs uz Ozoliņu. Millers mēģina meklēt diagonālu Zīcmanu, neizdodas. – 35 sekundes palikušas Kojotiem, kā spēlēt vairākumā. Levanovičs ar Bumbiņu. Levanovičs uzmet un Ezeriņš. Levanovičs uz Grēnu. Grēns. Zīcmanis. Grēns. Piecas sekundes palikušas, ko spēlē Kojotiem. Neizdodas Levanovičam metiens. Raid pār Bumbiņu, neizdodas tur. Asi spēlē, bīstam spēlē pret Solovjevu Grēns. Solovjevs Bumbiņu pietur. Piespēle uz Gribaniku, Gribaniks diagonāli. Solovjevs. Solovjevam metiens neizdodas vēlreiz. Gribaniks met, trāpa viņš ir izgim. Un nē, tomēr Bumbiņa būs Kojoti. Rusiņš ar bumbu. Aiz 5 met. Un Sirš bloķē. 7 minūtes tieši palikuši spēlēt trešajā periodā un vispār arī spēlē. Kliesa Bumbiņa. Met viņš uzmetiens tāds uz aiz 5, Ezeriņš Bumbiņu tver. Kronbergs izcīna Bumbiņu. Neizcīna tomēr viņš Bumbiņu. Tur Oga. Un tur es Niedrīts. Niedrīts met pa vārtiem. Miķelsons. Aiz 5. Niedrīts. Bumbiņu tur vāja tādu piespēli uz Ezeriņu. Laukumā pirmais virknējums. Laukumā pirmais virknējums Kojotiem. Lemantovičs, Ločmels, Zīcmans, Asniņš un Ozoliņš. Asniņš pie Bumbiņas, meklē Lemantovičs, neizdodas, bet Kojoti saglabā Bumbiņas, Zīcmans met, Ezeriņš atsargā. Zīcmans joprojām ir ar Bumbiņu. Zīcmanis Asniņam, Asniņš atrod Ozoliņu. Neizdos tur piespēli. Un krīt Rūļuks, bet Bumbiņu saglabā Kalsnava. Griboniks tagad uz Rūļuku. Rūļuks met.
Kalsnava projām ar bumbiņu. Iemetē tur bumbu stūrī Upelniks. Lemantovičs, Ozoliņš. Un tur būs 2 minūtes. 2 minūtes Upelniekam būs. 5 minūtes vēl jāspēlē. Un Kojot ir izmantojuši tikai vienu no 3 vairākumiem. Zītsmans pie bumbiņas. Un šauj Grēns, bet viņš iešauj tieši Ciršam ķermenī. Zītsmanis uz Kronbergu. Un Zītsmans labi piespēl spēlē uz Grēnu, bet tur Grēns nepaspēja norēģēt. Levanovičs uz Grēnu. Tur uzmet, Ezeriņš noķer ātri raida pāri bumbiņu. Un Zītsmanis šeit met. Skaisti arī nokontrolē bumbiņu. Levanovičs bumbiņu saglabā. Zītsmanis uz Kronbergs neprecīzi. Minūti ir izcietuši kalsnavieši, mazākumā vēl 1 minūte viņiem palikusi. Levanovičs met pa vārtiem, Griboniks stājas ceļā, bet Zītsmans paspēja vēl uzmest. Griboniks bumbiņu saglabā, met to projām. Grēns. Levanovičs kā pēdējais veido šo vairākumu saspēli. Zītsmanis. Kronbergs. Levanovičs. Levanovičs ilga bumbu viņu atbruņo. Pieņemēs pie bumbiņas pusē Ezeriņš. Ezeriņš skaisti apspēlē, uzmet pa vēlreiz, viņš uzmet pa brieža vārtiem. Briedis abas reizes sekmīgs, un tur Kronbergs izdancina arī jau iepriekš minēto Ezeriņu. Aizspiedz tagad metu, Ezeriņš ķer. Divas minūtes vēl, 2 minūtes 40 palicis vēl spēlēt. Tiesnesis svilpj noteikumu pārkāpumu, un tur būs bīstamā vietā. Izspēle Kojot komandai. Kronbergs met pa vārtiem bumbiņu. Paliek starp kalsnaviešu kājām. Šeit Klijas skaisti spēlē. Miķelsons tur aizpiec tagad bumbiņu. Aizpiec bumbiņu. Pazaudē. Rusiņš viņu dabū apakaļ. Klijas met pa Ezeriņu vārtiem. Turpina kalsnavieši savu ofensīvu. Un viņus apbruņo pieredzējušais Miķelsons, kurš spēlē Kronberga aizsardzībā. Viņš kļūdās. Uzmet tur Bičols garām vārtēm. 2 minūtes palikušas, ko spēlē šajā spēlē. Uz doto brīdi Kojoti metuši 14 reizes, Kalsnava tikai 5 vārtu rāmī. Asniņš meklē Ozoliņu, neatrod. Griboniks meklē piespēli, Lemantovičs.
Ločmelis met pa vārtiem. Bloķē Tukišs. Ločmelis. Turpinās spēle. Nedaudz izgrustīta vārti ir. Montovičs. Ločmelis kļūdās, Ozoliņš krīt, Gribuniks. Gribuniks met netrāpa, viņš brieža vārtos. Un bumbiņi iet ārā no laukuma un tieši Ļemantovičam met virsū. Ciršs arī saķer pēc tam seju. Laikam dabūjis ir ar kādu no ķermeņa daļām. Ozoliņš. Un bīstam izspēle būs. Grēns, Ozoliņš, un tur rāda tiesnes, kā bija divi situši, viens pa otru. Rusiņš. Un tur aktīvi spēlē Ezeriņš. Parāda, ka tik viegli bumbiņu neatdos. Garais pie bumbiņas, Grēns, garais. Garais uzmet pa vārtiem, nesekmīgi. Kalsnau vēl veidos pēdējos uzbrukums. Izdodas viņiem, Ezeriņš. Ko tur piespēl Rīzgas. Un tur... Izskatās, ka jā, tur Briedis ir dabūjis pa pirkstiem, Rīzgis arī atvainojas uzreiz. Špats jau tur mēģina palīdzēt, varbūt kaut ko Briedim. 20 sekundes palikuši spēlēt. Lemanovičs ar bumbiņu. Miķelsons spēlē uz Asniņu. Asniņš uz Kronbergu un Kronbergs met. Neizdodas viņam metiens. Deviņas sekundes palikuši šajā spēlē. Lemanovičs. Lemanovičs uz Asniņu. Ezeriņš ķer. 9 sekundes pagājušas. Un Kojots vien mājās uzvara. Rezultāts 15-4. Un, jā, labākie spēlētāji arī tiks noskaidrot šajā spēlē. Labākais spēlētājs viesiem numur 18 ir Kaspars Bičuls. Un Asniņš dabū labāko spēlētāju. Asniņam šodien iekrāt 1 punkts. Un metuši Kojot 15 reizes pa Ezeriņa vārtiem. Šajā periodā 6 reizes metuši viesi pa briežu sargātajiem vārtiem. Un spēle noslēdz 15-4. Un mēs no jums, es Jēkabs Taranda atvados no jums šajā vakarā. Un tiekamies jau, manuprāt, pēc nedēļas, kad šeit viesosies Limbažu komanda. Ļoti svarīga spēle būs spēlētājiem no Kojot komandas. Jā, tieši pēc nedēļas spēle nākam ceturtdien 8 vakarā. Limbažu Liepu pret SK Kojot Tobio. Un visu labu!